Žurnālistam vienkārši tas uzdevums kļūst arvien grūtāks, jo viņam ir jāspēj izlausties cauri šiem daudzajiem influenceriem, politiķiem, dezinformatoriem. Sociālai mēdīji kļūst arvien spēcīgāki, un ar viņiem nevar nerēķināties, jo tradicionāli mēdīji vairs nevar viņus ignorēt. Principā mēdījiem mazliet tādu maģiju jānodarbojas caur dažādiem eksperimentiem, saprast, kā tie algoritmi darbojas. Un kā viņi grib, tā viņi dara, un viņi to grib, lai viņi vairāk nopelnītu, nevis lai Latvijas sabiedrība vai kāda cita sabiedrība kļūtu gudrāk, izglītotāk, informētāk un pareizāk nobalsot vēlēšanās, piemēram. Pie tradicionālajiem mēdījiem organiski mazāk arī nonāk cilvēki. Ir ļoti reti, kad mēs attaisam vaļā vienkārši ziņu mēdījus. Kāda ir tā tradicionālā mēdīja attieksme? Vai nav jāpaliek nost savs ego par labu personībām? Šobrīd visi mūsu žurnālisti, viņi ir spiesti iet kadrā un spiesti runāt ar savu balsi, ar savu seju. Nav citu variantu. Mēs pirms pāris gadiem taču neiedomājāmies, ka mēs varētu strādāt TikTokā, kaut kāds tur ķīniešu platformā, un kāpēc mums to vajag, tur šausmas, vai ne? Rainim taisnība ir. Jā, pastāvēs, kas pārmainīsies, un man liekas, tas ir precīzi. Tā situācijas raksturojums šobrīd tas ir ļoti precīzi.